nu, es jau savā ģimenē esmu 5. paudze. Mēs arī šeit Vanagu, tā teikt, saimniecībā dzīvojam jau diezgan, nu, mājai jau kādu 100 gadu varētu būt, kopš pirmie senči viņu uzcēla. Nu, vienmēr esam kaut ko darījuši, strādājuši, domājuši, kā to maizīti pelnīt. Un, nu, mans tētis arī strādīgs tāds radošs cilvēks. 90. gados jau sāka koku nodarboties, jau kaut kur pēc kādiem 6 gadiem. Tad jau sāka tās karotes vairāk taisīt, tad arī vīnu sāka jau kaut ko tur mēģināt, kā tur labāk kaut kas, tad visiem mums bija jāprovē, jāgaršo, kas tad viņam ir sanācis, jāsaka vai labi vai nē, ko vajag vairāk, ko varbūt mazāk. Un, nu, tā pamazām tad arī mani tā teikt iesaistīja šajās te ģimenes lietās. Vēl tāds atgadījums varbūt no tēta dzīves. Es gan pati to neatceros, nezinu, cik man bija gadu, bet arī tēts bija uztaisījis rabarberu vīnu. Paps arī ielika rabarberus ūdenī, gribēja visu garšot. Nu, pagaršoja, nu, galīgi nebija. Domāju, nu, jāmet ārā, nu, sauc brāli palīgā, nu, lai palīdz izliet to blucu, nu, kas nav sanācis. Nu, brālis neatnāca palīgā. Tā muca, nu, tur nostāvēja, nebija nevienā laika pa viņu domāt. Un pavasarī, nu, pirms mešanas ārā taču ir jāpagaršo, ko tad metīs ārā. Pagaršoja un vispār pavisam cita lieta. Garša bija jau daudz labāka. Bet, ja rabarberu vīnu notur vēl ilgāk, tad ir pavisam labi. Un ar karotēm saistībā, ko mēs esam darījuši, ir mums arī tāda viena liela, pavisam liela karote. Manā augumā vai vēl lielāka. Vēl pirms kādiem 3 gadiem Brīvdabas muzejā bija tāds pasākums, tai gada tirgus ietvaros. Un tad visi apmeklētāji nāca, greba 2 lielas karotes. Mēs ar viņiem palīdzējām, kā tad tur ko tur. Un, jā, viena karota palika Brīvdabas muzejā, un otra mums tepat ārā ir. Sāku no papīra šķirošanas, tad bija marķēšana, nu, un tad jau sākās visādi kantordarbi. Tad jau bija visādi, kam ir pēdējais, tas lielākais. Pirms ugunsgrēka bija direktora vietniece ekonomikas jautājumos. Nu, un pēc tam, kad jau vairs pēc ugunsgrēka, tad man darba tur nevajadzēja, tad nāca jaunas gudras galvas, pēdiņās gudras galvas. Es vēl joprojām tā varu teikt, kad, nu, lai man nebūtu jāiet projām, sāku realizēt produkciju. Un realizējām produkciju, kad bija 90. gadi, sapratām nolikt jau pilna. Tirgus nav, kaut kas jādara. Un sākam vest produkciju pa skolām. Pa iestādēm tirgojam, pa burtnīcai tirgojam, vakarā vedam naudu mājās, un tad jau uz veikaliem vedam, un tā viss līdz 2005. gadam. Regulāri uz riteņiem fabrikai pelnījām naudu. Tā arī fabrika izdzīvoja. Tā, kad fabrikā pateica atvaino, tavs darbs mums vairs nav vajadzīgs, tu gudroji, ko darīt. Un tad man bija tāds nejauši. Man dzīvē daudz kas nejauši notiek. Satiku nejauši, protams, Annu Grosbergu, ziniet droši vien.
rivasi vadītāji. Jā. Un viņa teica, Līgatnē nav turismas sāc. Es teicu, es nezinu, ar ko sākt. Ko tad, kā tad to izdarīt? Viņa teica, sāc vākt veco ļaužu atmiņas. Šteins bija tas, Ainars Šteins, viņš teica, jādara, un sāc. Es teicu, es nezinu. Sāc. Nekas jau nebija, Līgatnē turismas nebija. Iepriekšējā vadība teica, nē, Līgatnē nekad turismas nebūs, nekas nebūs, un tā, bet, kā Šteins sāk, tad arī, tas ir jau 9. gads, faktiski mēs esam laikam te iznāk tagad vienādi. Viņam 8, 9. gads ir, un man arī 9. Viņš teica, jādara. Un tā visur pamazām. Un jā, un te manīt vēl domas sekretāra, vecās bildes, tā kā esam savākuši kopā daudz un dikti materiālus un stāstus. Šis stāsts sākās tālu Amerikā. Doma pati kā tāda dzima tālu Amerikā. Jo jaunība ir interesants placdarms, lai veidotos cilvēks kā tāds. Jaunība ir domāta tam, lai apceļotu pasauli, lai ieraudzītu citas tautas, iepazītu viņu kultūru, ieradumus, pilnveidotos, arī kaut ko pamācītos, aizņemtos. Un tādēļ mēs bijām devušās prom Amerikā, kas uz to momentu likās tāda sapņu un iespēju zeme, un tur arī guvām interesantu dzīves pieredzi. Un pēc tam gadiem ejot,
kad jau profesionālās prasmes bija jau augušas, mēs domājam, nu ir laiks atgriezties atpakaļ un veidot savu biznesu jau Latvijā, dzimtenē. Tā teikt, atgriezties pie saknēm. Un tad iedomājieties, ko nozīmē, kad divas blondīnas pēkšņi ir izdomājuši taisīt biznesu. Kad mēs to darījām, pirmais, protams, bija jāizdomā koncepcija, kas tas tāds būs, ko tad mēs īsti darīsim. Nu, un visa dzīve mums saistās ar skaistumkopšanu. Un mēs domājam, Valmierā uz šo momentu nav neviena, tiešām skaista, ekskluzīva, kvalitatīva salona. Nu, tad tā doma arī dzima. Darīsim. Tad bija milzu lielais burbulis, labklājības gadi, un nekustāmo īpašumu cenas bija neizsakāmi augstas Rīgā. Un tad mēs domājam, Rīgā tas nav iespējams, un tā kā mēs nākam tomēr no Vidzemes, nākam no Valmieras, noteikti mēs darīsim to šeit. Un tad pagadījās šī māja, nosaukums mums arī jau bija Soho, un tad bija tikai jau darīšanas vaina. Un tad sākās tas interesantākais. Tad, kad mēs noreģistrējām jau Soho, oficiāli uzņēmumu reģistrā, sākās rutinizēts darbs ar papīriem, ar organizāciju, ar celtniecību un tā tālāk. Grāmatvedi bija absolūti apsēsti no mums. Viņa nespēja vien atbildēt uz visiem mūsu jautājumiem. Kas ir rekvizīti? Priekš kam viņa ņem šo čeku un kāpēc viņa neņem šo čeku? Paši būtībā parastākie jautājumi, bet tā kā mēs ar to nebijām saistītas, tad tas mums bija kaut kas jauns un pilnīgi nezināms. Mēs arī sēdējām, mēs domājam, salons būs uztaisīts, kas būs, ka nāks pirmais klients, kā mēs apkalposim, kā tas viss noritēs. Bet, paldies Dievam, viss gāja savu gaitu, katrs cilvēks bija savā vietā, katrs cilvēks darīja tas, kas viņam bija jādara, un jau šī ir tāda skaista, organizēta rutīna. Biznes un arī šī skaistumkopšana un arī šī darbība, ko mēs veicam, tā nav tikai vienīgi matu vai kaut kādu izaugumu atgarināšana. Ja, šis jau ir dzīvesveids. Manā izpratnē strādāt skaistumkopšanas jomā, tā ir vislabvēlīgākā vide, jo tu pats esi skaists un kopts. Tālāk tu tādus pašus skaistus un laimīgus padari citu cilvēkus. Un, ja tu pats esi harmonijā, līdzsvarā ar sevi attīsties, būtībā nodarbojies arī ar mūža izglītību, tu vari ļoti kvalitatīvi sniegt pakalpojumu, pēc kā ir nācis klients, gan arī iedvesmot viņu kaut vai jaunai skaistai dienai. Es gribētu, lai es varētu apvienot sievieti, biznesu un mākslinieku vienā personā.